Jau otro gadu februāra vidū Vidzemes Olimpiskā centra ledus hallē norisināsies fināla sacensības slidošanas stafetēs Ledus gladiators. Šajās sacensībās piedalās 5. līdz 8. klašu audzēkņi no dažādām Vidzemes skolām. Ja pērn ledus stafetē pieteicās 30 komandas, tad šogad par Ledus gladiatoru galveno balvu cīnīsies jau 78 komandas. Sacensībās viņi slido stafetes, bet stafetēs ir iekļauti dažādi elementi, kurus tad viņi apgūst pirms sacensībām 3 oficiālo treniņu laikā. Tātad 3 oficiālo treniņu laikā komandas brauc pie mums uz Vidzemes Olimpiskā centra ledus halli, apgūst elementus, kuri pēc tam tad arī ir iekļauti šajās slidošanas stafetēs. Būtībā mācamies, slidojam un beigās arī sacenšamies tajā, ko tad esam iemācījušies. Lai sacensību dalībnieki saņemtu skaistas balvas, arī šogad Vidzemes Olimpiskajam centram talkā nāk Valmieras bērnu SOS ciemats. Šejienes iemītnieku uzdevums ir izkrāsot ledus gladiatoru logotipus, kurus saņems gan sacensību uzvarētāji, gan par piemiņu ikviena komanda, kas piedalīsies sacensībās. Gladiatoru figūriņas tapušas no koka šeit pat ciemata darbnīcā. Šogad es sapratu, ka ir pievienojušās 7. un 8. klašu komandas, tā kā šogad tā kārtīgi dabūjam par to nodarboties. Kopumā es saskaitīju, ka mums sanāca 106 balvas uztaisīt. Grūts uzdevums vai nav grūts? Nav grūts. Kāpēc? Tāpēc, ka es jau esmu ļoti bieži krāsojis. Arī šos te gladiatoriņus jau? Jā. Pagājušajā gadā arī jau krāsoja? Jā. Un vai tev pašai arī patīk iet slidot? Jā. Bieži to dari? Ne pārāk bieži, bet reizēm aizēju. Visiem SOS ciemata iemītniekiem, kas būs piedalījušies ledus gladiatoru logotipu darināšanā, arī pašiem būs iespēja kāpt uz ledus un izbaudīt ziemas priekus. Kā uzsver projekta vadītāja Jolanda Dukure, mūsdienās ziemas sporta veidi lielākoties netiek iekļauti skolu sporta stundu programmās. Ar ziemas sporta veidiem mūsdienās ir tā kā ir, jo ziemas apstākļi ir visā nepastāvīgi. Sniegs mums ir, tad nav, ar ledu ir vēl grūtāk uzturēt, nodrošināt, tāpēc atzīmējam to, ka mums ir ledus halle, Vidzemē praktiski vienīgā, tāpēc arī projekts saistīts ir ar ledu, ar slidošanu. Viens no mērķiem ir taisni sniegt iespēju jauniešiem nodarboties ar slidošanu, ja arī ārā laika apstākļi to neļauj. Ledus gladiatoru fināla sacensības Vidzemes Olimpiskā centra ledus hallē 5. un 6. klašu divīzijā notiks 15. februārī, bet 7. un 8. klašu divīzijā 22. februārī.